jau gribētu jau saukt to par komunu. Ir, Ir, es tev varu ir. apliecināt, ja kaut kas ir komuna, tad jums ir jau komuna. Un tāds arī aizsākās ar pirmo pasākumu janvārī sākot domāt par to. 2. februārī mēs uztaisījām pirmo fotopastaigu pa Ķengaragu. Un uz turieni ieradās vairāk vai mazāk tikai savējie cilvēki. Un kādi, kas ir no Kiligādo laikiem, kas uzticējās un gribēja sajust to pašu garšu. Es ceru, ka tas izdevās. Mums bija tā, ka mēs gājām šajā fotopastaigā, mēs bijām kopā ap 10, 12 cilvēki varbūt, kas jau ir daudz pirmās reizes. Un mums bija super liela vētra ārā, tā kā sniega vētra. Un visi izturēja, neatkarīgi, ka izmirkuši, uzticējās, darbojamies, taisījām saturu, katrs pabildēja pa savam. Daudz un dažādi stili. Pirmās modeles tur salvējām pie Ķengaraga kaut kādām sienām. Un tad jau nonācām līdz 2. pasākumam. Un otro pasākumu visi jau sauc par pirmo pasākumu, jo tas bija pirmais pasākums, kur sāka nākt arī daudz un dažādi cilvēki, jā. Sveicināti atpakaļ Zinis Digital podkastā. Šodien atkal kaut kas jauns. Kā jau jūs varat pamanīt, es nerunāju angliski. Kāpēc es nerunāju angliski? Jo mums ir pirmais latviešu valodā runājušais viesis. Kā jau es minēju, pirmajā sērijā būs arī epizodes latviski, jo es esmu no Rīgas un šeit ir forši cilvēki, ar kuriem es vēlos parunāt. Šodien mans viesis ir Ričards Liepiņš, jeb Liepišs. Tu esi fotogrāfs. Es esmu fotogrāfs. Jā. Neviens man tā liekas fotogrāfs sevi īsti negrib saukt par profesionāli, bet laikam jau laika gaitā. Kā tu iesāki, kā tu izdomāji, ka tu būsi fotogrāfs? Pamodies no rīta tāds. Nē, nu jā, daļēji. Bet tas nāca ar laiku. Tas bija tāds telefona fotografēšanas periods, puķītes. Tad jau pirmie skateparka džeki, kuriem mēģināja ar skūteriem uztaisīt bildītes, un visi nevis plūda, bet locījās un likās, ka vajadzētu kameru. Un tāds ceļš lēnām aizsākās. Kā saka, nebija gudrākais cilvēks skolā. Un kā to pastāstīt smukāk? Ītais man negāja matemātikā, bet mums 7. klasē bija matemātikas mutiskais eksāmens. Un šo matemātiku... Kurā skolā tas bija? Viņi nav pelnījuši. Bet, jā, bija matemātikas mutiskais eksāmens. Man matemātika negāja. Ar mammu bija vienošanās, ja es nolieku šo eksāmenu, tad es tieku pie savas pirmās kameras. Un tā kā es esmu jau zināms fotogrāfs, gribētu tā teikt, kaut kādā jomā, tad laikam tas ir izdevies. Es arī atceros, es fotografēju, man ir vēl projām vecajā Instagram arhīvā bilde ar ābolu man telefonu. Un tur es vienkārši biju visus Instagram filtru tos salicis uz maksimumu, tā kā clarity maksimums, exposures, tur viss vienkārši tā, lai tā bilde vienkārši tā kā saspiesta, bet tā kā lec uz āru, man likās, vot es māku editot bildes. Man arī tieši precīzi kaut kas tam līdzīgs man bija, vai viss vai neko. Kad pirmo Lightroom lejuplādēju, tad man shadows gāja uz leju, highlighti uz augšu, blacki uz leju, un viss bija katrs savā stūrītī. Man nebija pa vidu, bišķiņ pielīdzināt, izlīdzināt, nebija balansētas bildes, bija tikai un vienīgi mans stils, tā brīža mans stils. Man liekas, tas kaut kāds arī ar fotografēšanu sākumā, jo es tāpat sāku, es vienkārši sāku visu kaut ko fotografēt ar telefonu. Man bija viena bildīte, kuras kāds bija atstājis bērnu kurpīti
uz sētas, kur bija uzrakstīts left virsū, tā kā greisā, bet atstāta. Un es vienkārši tādus momentus sāku fotografēt un momentos, šito es varētu darīt profesionāli, kad man bija 15. Nu, Vai bet re, kur ātrāk. 3 kameras stāv, un tad jau tu esi kaut kā jau Jā, tam esi nonācis. man vēl bija kaut kāds šizo, es gribēju būt Hollywoods aktieris, un tad es sapratu, ka es labāk režisēju, un tad es tagad, jā, šitais viss. Bet atpakaļ uz fotografēšanas sākumiem. Es atceros tajā laikā, sākās Instagram spēle, visi sāk postot Instagramā, par cik mums ir līdzīgi pazīstamie klasbiedri. Es tev ļoti laicīgi arī piefiksēju, ka tu posto arī ar visiem skateparkiem, vispārējo, visi editi un viss tas. Un kaut kā paralēli tas viss notika, līdz tev bija foto pasākums. Es nezinu, vai es biju uz pirmo Kiligādā pasākumu, bet tu sāki taisīt tādus sanācienus, kur viss sanāca un safotografējās. Jā, pirms mēs ejam pie tā, es nezinu, par editiem runāju, skateparki man, es atcerējos, nav gadījumā tā, kad vienā no kaut kādiem vidikiem pirmajiem, kad tu arī kaut kādu daļu filmēji. Es nezinu, kāpēc man ir kaut kas palicis atmiņā, ka varbūt es jaucu. Ar ko vēl jūs? Bija tāds, mēs ar inlandiem tajā laikā braukājām, bija tāds Džeks, Kārlis un Tomas, bet es nezinu, kāpēc, man liekas, ka nē, varbūt es jaucu. Es skateparkos baigi man bija ar skate editiem, man bija viens ar vienu džekiņu Baronu parkā. Nē, 18. gadā. tas ir sen vēl, man bija 12, 13, kad man šķita, kad tu varēji būt viens no filmētājiem. Tad es taisīju īsfilmus teātra Polciņā. Nē, lēnām. Bet jā, par pasākumiem runājot, jā, mums izveidojas tāda kā, neteiksim, komūna. Viss aizsākās ar to, ka mēs bijām 3 fiksīšu džeki, kuri gribēja būt līdzīgi, jau zināmajam veikalam Brooklyn un True Fix Crew džekiem, kas močīja ar fiksīšiem, tur pa dromiem, pa visādām sacensībām. Un mums bija tāds, mums arī vajag savu nosaukumu apmēram, un es džekus bišķi pastumdīju, ne tā, riski šitas reākvādas cietuma references iznāk. Pabakstīju ar tādu nolūku, ka vajadzētu kaut ko savu. Zin kā sīči 14, cik mums bija 14 gadi, 15 ar saviem ričukiem. Jāmočī būs merch, būs viss, zin kā pirmie bizīši aizsākās, mums būs savi krekliņi. Un tā arī gājām uz to un nonācām pie, manuprāt, manis izvēlēta nosaukuma, ko es visticamāk izdomāju dušā vai uz poļa. Man kādreiz patika domāt vārdus, kas neeksistē. Tādā ziņā, kad nevis tur daudz burtiņus saspaidīts, un tas būs tavs nicknames, bet vārds, kas izklausās pēc vārda, kuru ierakstot Google, tajā laikā nekas īsti neparādās. Man bija līdzīga domāšana tajā laikā. Man bija production kompanija uztaisīju Coed Prod. Jā, Es bet nezinu, ko tas nozīmē, bet varēja, bija free niki, visur varēja un atrast. tad, jā, tas bija tāds punkts, ar ko tas viss aizsākās. Tad mēs sākām domājam, kāds tur tas bizīšu plāns būs, kādus vai mēs varam būt tā kā, vai mēs nebūsim konkurenti viņiem tā tālāk. Un tas salīdzinoši tikpat ātri sāka izgaist. Parādījās cits čoms, ar kuru mums vasarā īsti nebija ko darīt, un tas nosaukums bija palicis, un viņš bija tik ļoti savā manā galvā pieķēries, kad es sapratu, ka neatkarīgi, ka tur viss tikpat ātri izjuka, ka šīs var turpināties kaut kādā citā veidā. Un mēs sēdējām Gulbenē vasarā, ir šis nosaukums Kiligāda, un es čomam prasu, sēžam pie datora, vai es neatceros ko, ākstamies, bija karstas vasaras dienas, un mēs bijām laukos, mums īsti nebija ko darīt, un es viņam jautāju, vai šajā pilsētā ir kaut kur var noīrēt telpas? Viņš tāds, gan jau, ka ir caur pazīstamiem. Un tāds, tā kā es pie tevis te mēnesi dzīvojos 2 pa Gulbeni, nezinu, noīrējam telpu, vienkārši sākam kaut ko pamēģinam saistībā ar
saistībā tieši ar, visu foto, video un tā tālāk. Nu, mazais production kompānija. Un, Tas bija ar Reini, ja Reini, jā. Rīgā, jā. Jā, jā. To es gribēju iestarpināt, nepaspēju, bet jā, mans, kolēģis Reinis Rikveilis, šobrīd, zināms arī kā pasākumu vadītājs. Sēdējām, nonācām ofisā, viņa vecāki un ģimene palīdzēja mums iekārtot šo pirmo ofisu. Dabūjām par nelielām naudiņām uz 2 mēnešiem. Neatceros, cik mēs kopā samaksājām, kaut kāds 100–120 eiro. Nu, aizbraucām tur uz, kā sauc to vietu, Beļava, ja nemaldos, es viņu iesaucu pa Belešiem. Es nezinu, kāpēc, es atvainojos, ja kāds klausās no tā gala, bet, uz Beļavu aizbraucām pie viena džeka, kuram ir visādas lietas. Tā kā humpals, mēbeles, es nezinu kas. Un tu ej cauri un vienkārši meklē savas lietas, un mēs atradām galdus, mēs atradām, visādus tur, nezinu, cepumtraukus, tur, zini, kā office pirmo iekārtots, pēc jo vairāk krūtākas random lietas, jo labāk. Un tad mēs arī iekārtojam to pirmo ofisu, sākām darboties, uzrunājām kaut kādus, cilvēkus Gulbenē, sāka parādīties kaut kas no Rīgas. Mums bija tāds, vasaras beigās vienkārši pārvācamies uz Rīgu. Jūs tā kā tieši foto, video pakalpojumu sākat? Jā, sākām ar to. Kaut kas Cik tev bija gadi tajā laikā tev skolu tas ir laikam slikti. Mēs arī sākām vērt tādu uzņēmumu vaļā, bet tā gads, 4. gads, šitas ir, teiksim, 19–20 gadi man bija. Un. Tagad tieši skolu pabeidz un... Jā, es tieši tajā vasarā aizbraucu, man tā liekas, ja tajā pašā vai nākamajā uz Gulbeni padzīvoties. Es esmu tieši rīdzinieks, un man patīk lauki savā ziņā, cik lai neordināri tas būtu. Nebaidos no darbiem. Un. Jā, tāds viss aizsākās vasarā, tad mēs tur vietējiem kaut ko pafilmējām, pafočējām, kas sanāca, tur varbūt kaut kādas mašīnas safočējām, kas nāca, to ņēmām un mēģinājām kaut kā izplasties. Un kaut kādas lietas gāja, kaut kādas negāja. Mūs uzaicināja parunāties tur Gulbenes novada jauniešiem, tur tā tālāk. Un tad, tagad man ir mazs apmulsums. Es negribu samnalot, un es tagad nezinu, vai pasākumi bija pirms vai pēc. Nē, pasākumi bija 18. pirms gadā tad vēl. Man ir no viena 18. gadā, kur mēs uz Dominas jumta bijām. Jā, tas ir pirms sanāk vēl, ka Kilgado vārds bija, bet uzņēmums nebija. Un tikai tad mēs, visu no gala sākām veidot pasākumus ar mērķi jauniešiem attīstīties, un mūsu vēlme bija taisīt pēc iespējas neordinārāks pasākums, un viens no tā laika neordinārākajiem pasākumiem ir, ka mēs devāmies uz sadarbībā ar tajā laikā vēl eksistēja, vairs neeksistē, bija Batutu parks, nevis kā batuti, bet piepūšamais. Pie plāzas Rīga, plāzas bija. Un tas bija tieši pirms Covid kaut kāda brīdinājums. Un, jā, tas bija tāds iespaidīgākais pasākums, ka 30 cilvēki dažādi līmeņi, fotografi, filmētāji, kamerām, tur kādam bija red kamera jau, un tā kā ar lielo ekrānu. Uz šito tieši es nebiju. 3–4 kilogramu džeks vienkārši lēkā apkārt un filmē, un tur moči un plats leņķis, un tur draugs arī tev pazīstams, bijušais klasbiedrs, ja nemaldos, Niklaus. Arī Ralps bija. Un Niklaus, un viņš tur backflipus mētāja, un tā kā viņam šīs visas lietas ir tuvas, tad, viņš mums taisīja akšanu, un mēs vienkārši izbaudījām pāris stundas daudz kameras priekus ar daudz dažādiem cilvēkiem, un tad mēs sapratām, tas ir kaut kas, ko mēs gribam darīt. Un pagāja kaut kāds neilgs brīdis, taisot šos pasākumus, mēs sapratām, labi, šis vārds ir pelnījis ko vairāk. Tad taisam savu pirmo uzņēmumu, un tad mēs bijām tajā vasarā, tajā Gulbenē, tad mēs arī atvērām to savu pirmo reklāmas aģentūru, Kilgado. Pasākumi sabruka Covida dēļ, tas bija tas posms, un tā mēs lēnu garu sākām vienkārši
darboties reklāmas industrijā, ja tā var teikt, filmējam, fočējam. Pasākumus, nē, mums ir sadarbības arī ar lielākām kompānijām, mazākām kompānijām un veidojam saturu visādos īsos un garos formātos. Tieši pie iesākšanas, kad tu esi Gulbenē, tu esi iestartējis, paņēmis office telpas un vienkārši kaut ko, jebko. Es tagad domāju par to cilvēku, kurš šobrīd ir tajā punktā, kad tūliņ sāks vasara, viņš pabeigs skolu, viņš kaut kur brauks, kaut ko darīs. Viņam ir kamera kaut kāda vai pat telefons, un mūsdienās jau neko citu vairs nevajag. Kas ir tāds svarīgākais klūpakmens tajā brīdī, lai tu sāktu rulēt tā kā pa sviestu. Nu, nav tā, ka tu ķipā... Nav pa sviestu aizmirsti. Bet, nu, varbūt tāds ritīgais klūpakmens, uz kuru var uzsisties pašā sākumā, ko tu atceries tajā brīdī, kad tieši to mums vajadzēja nedarīt, vai citādāk, vai apiet. Zini, ka viss noteikti tā, kam tam ir jānotiek, un tajā brīdī, kad mēs sākām, mēs nezinājām, ko mēs darām, un mums bija vienkārši tas mazais iekšējais dzinulis, ka mēs varam pamēģināt, un tās nav tik milzīgas izmaksas vai kas, ka sākumā, ka mēs to tā nedarītu. Nākamajā posmā, kad mēs pārvācāmies uz Rīgu pēc šīs vasaras, un mums bija tāds, ok, ņemam uzreiz ofisu, forši mēs sarunājam fantastisku vietu Rīgas centrā, un mēs ievācāmies ofisā. Mums bija pamata klients uz noteiktu laiku, kas atpelnīja šīs ofisa telpas, bet mums nebija tajā brīdī Rīgā citu klientu, un līdz ar to mums bija jāiekārto ofis, mums idejiski šī visa naudiņa, kas mums ienāca no pirmā klienta, tāda lielāka, kas bija, EHR, ja nemaldos, mēs pirmo projektiņu EHR-am filmējām, un viss tā naudiņa, kas ienāca, vairāk vai mazāk nosedza mēneša maksa, plus mums bija iespēja iegādāties kaut kādas, tur nezinu, galdus, kaut kādas krēslus un tādas lietas, un ar to sākās, un tā ir laikam lielākā kļūda, ko mēs izdarījām, ka mēs gribējām būt lieli uzreiz, nu, ka šobrīd man nebūtu vajadzīgs office tik iespaidīgs, labs, lai es pildītu savu funkciju. Protams, ka gribas izbēgt no mājām un savu stūrīti, bet ne tādu atrastu budžeta variantu, ar ko sākt, bet vairāk un mazāk. Tas ir lielākais klopakmens, kas apstādināja un iemet atkal realitātē. Bet ja bez tā nebūtu uzzinājis, ka tā nevar darīt, ka tā nevajag, un tas nav nepieciešams. Ir kaut kāda sajūta, man arī visu laiku ir, kad tu kaut ar šito pašu podcastu vai citu podcastu, ko es pirms tam taisīju, tev ir tā kā tāda sajūta, kad tu iesāki šito, un tagad visiem ir jānāk pie tevis, tev ir logo, un tev ir telpas, un tu esi tas cilvēks, un jāsaprot, ka ja tu kaut ko būvē mūsdienās, tad tev ir jābūvē. Tu nevari vienkārši uzbūrt zilu gaisu, jo klienti tieši arī nāk pēc pieredzes, klienti nāk pēc tā, ka tu zini, ko tu dari, ka tu esi strādājis, tev ir ētika, tu, kā saka, neapkāsīs, un tādas lietas tu reāli uztrenē tikai ar laiku, bet noteikti, ko es gribētu pieminēt, ir, ka nedrīkst baidīties sākt, kas ir, ar ko es vēl projām cīnos. Es katru epizodu baidos uzfilmēt bišķiņu. Bet ir tā kā nekas slikts nenotiek, ja tu to izdari. Sliktāk notiek, ja tu to neizdari, un tu to atstāji. Ja tu tajā vasarā Gulbenē būtu, tā vasara vecīt, vienkārši atpūšamies. Jā, bet kā man tieši čoms teica, Niklaus, mūsu visu iemīļotais mēdīju cilvēks Latvijā, viņš teica, ja tu to neizdarīsi, kad es tieši runāju jau par aģentūras lietām, tad neatkarīgi, ka tev tas neizdosies, tas tev sekos līdz visu mūžu.
Un, ja tu esi izdarījis un nofeilojis, tu varbūt esi sarūktināts par to, ka tas neizdevās, bet tu to izdarīji un atvērīji jaunas durvis. Un, nepavelti, kā saka, es bieži vados, tas tāds varbūt pat ieteikums, nezinu, bet tu esi bijis uz improvizācijas teātri. Un tu zini, kā strādā improvizācijas teātris. Un apmēram es šajā dzīvē cenšos pēc tā vadīties, jo, ja skatīsimies, kā es kā liepiņš, man ir koku stumbrs un ir daudz zari. Un kā es pie tiem zariem tiku, ir tāpat kā improvizācijas teātrī. Idejiski, ja tu aizies uz improvizācijas teātri, tev pasaka, kas notiks, ko mēs darīsim, sižetu, situāciju. Spēles noteikums Jā, izstāsta. Un, ja no auditorijas nebūs atbildes, tas stāstījums beigsies. Tu nogriez zaru uz čērītēm. Un, ja tu pasaki jā, neatkarīgi, cik sūtīgi, rupi sakot, tas būs, vai izdosies vai neizdosies, tas ir vēl viens atzarojums tavam kokam, no kā pēc tam vēl atzarosies situācijas. Un tu nokļūsi kādā vietā, kas varbūt, nezinu, būs kuplāka par citiem zariem, un tu nekad nevari zināt. Kad kā var zināt. Dažkārt Tas ir nākamais. dažkārt asaras un asinis, ko tu lej pa ceļam, ir jauns atzarojums uz kaut ko labāku. Man patīk vispār uz biznesa vidi skatīties vai biznesa, vai komunas, vai pasākumu, vai kaut kādi notikumi, lietas, ko mēs paši izdomājam, izlikt pasaulē, cilvēkiem novērtēt vai izpētīt vai kā. Man patīk uz to skatīties tā kā spēli, kurai mēs paši izdomājam noteikumus un tad ejam viņu spēlēt. Tā kā arī kā Bet man liekas, tieši šajā vidē noteikumi ir, nevar tā teikt, bet noteikumi ir, lai viņus laustu, Nu bet jā. to spēli tu spēlē un mēģini izspēlēt pēc noteikumiem, bet kad ir kaut ir kas ne tā, situācijas, tad ka vajag, jā, bet, zini kā, tev vajag arī zināt tos noteikumus, lai tu zini, ko tu lauzi vispār. jā, Kādā tas gan uh, nevar salauzt nezināmo nu jā, lai gan varbūt kādam izdosies. bastrīks. Nezinu. Par spēles noteikumiem vispār ļoti interesanti. Ja jūs pamanījāt, tad šodien mēs esam pilnīgi arī citā telpā. Un, ar Mārču podkāstā bija cita studija. Manā parastajā internetu podkāstos, kurš ar cilvēku runājam, ir manējā studija. Šodien mēs esam pavisam citā telpā. Kā jūs redzat, šeit ir ļoti interesants uzstādījums. Un tieši par to runājot, kāpēc viņš te tā ir un kāpēc mēs tieši šeit sēžam. Ja mēs ar Ričardu kaut kādā veidolā izdomājām spēles noteikumus un uzspēlējām viņu. Mēs gribējām uztaisīt pasākumu studijas telpās, un mēs burtiski pirms pāris dienām šo visu pārkārtojām. Te bija pilnīgi cita situācija. Tā telpa bija aizkrauta ar vecām lietām, kuras nevajag. Un mēs 10 stundās visu apgriezām kājām gaisā. Un ar šo saucamo segveju vai pāriet uz ātras kadrus, uz tavu jaunāko atzarojumu, varbūt pastāsti par to, kā tas sākās, kas tas ir un no kurienes tu izdomāji uzsākt fotopastaigas. Ātri kadrs nav tikai fotopastaigas, tas tā sākumā. Jā, bet ātrs kadrs radās uz kaut kādas bāzes no tā, ka pietrūkst veci labie Kilgado pasākumi. Tas bija tāds iedvesmas avots, es tā gribētu teikt, jo pēc Covid tas aprāvās un netika atsākts. Un otrs bija tas, ka es kādu laiciņu nostrādāju korporatīvā vidē un gribētu teikt, tā ir. Es padegu, man pazuda kaut kāda kreativitāte. Kad es beidzu strādāt, man bija sāk parādīties kaut kādi freelance projektiņi, un es īsti nezināju, kā ar to dīloties. Man atkal tā kreatīvais bija pazudis, tad atkal sāk šie projektiņi kļūt par daudz, un tad es sapratu, ka man vajag kaut ko tādu, kur es varu aiziet, nejusties nosodīts par to, ko es daru. Idejiski, ja es pafotografēju, man bildes izdodās, es ar viņiem padalos, ja man neizdodas, viņas arī var palikt, kā saka, manā mapītē. Un
tā tas lēnu garu arī aizsākās ar to, ka man gribējās savu veidu kreatīvo brīvību, un man gribējās satikt vairāk šādus cilvēkus. Neatkarīgi no tā, vai viņi tikko sākuši, vai viņi jau ir profesionāļi, un ikdienā ejot pa ielu, man ar viņiem nebūs tik liela iespēja satikties, un tā arī aizdomājoties par šo visu, es uzrunāju vienu dāmu vārdā Alisa. Viņa ir fotogrāfe. Es viņu pazīstu jau labu laiku. Tajā laikā viņa īsti nefotografēja, bet viņai vienmēr bijis kaut kur tāds es gribu. Un tagad es biju pamanījis, ka viņa to ir sākus darīt, bet viņa ir to sākus darīt tik brīvā stilā, ka tas uzrunāja, ka man bija tāds, es varu apvienot to savu korporatīvo un klientu domāšanu ar viņas haotisko un ekstraordināro stilu. Un neatkarīgi, kurš ko māk labāk, apvienojoties, mēs varam nonākt pie tā vidusceļa, kas visiem dos to sajūtu, ka mēs varam justies kā brīva, nu jau gribētu jau saukt to par komūnu. Ir, Ja es tev varu iespēja. apliecināt, ja kaut kas ir komūna, tad jums ir jau komūna. Un tāds arī aizsākās ar pirmo pasākumu janvārī sākot domāt par to. 2. februārī mēs uztaisījām pirmo fotopastaigu pa Ķengaragu. Un uz turieni ieradās vairāk vai mazāk tikai savējie cilvēki. Un kādi, kas ir no Kiligādo laikiem, kas uzticējās un gribēja sajust to pašu garšu. Es ceru, ka tas izdevās. Mums bija tā, ka mēs gājām šajā fotopastaigā, mēs bijām kopā ap 10, 12 cilvēki varbūt, kas jau ir daudz pirmās reizes. Un mums bija super liela vētra ārā, tā kā sniega vētra. Un visi izturēja neatkarīgi, izmirkuši, uzticējās, darbojāmies, taisījām saturu, katrs pabildēja pa savam. Daudz un dažādi stili. Pirmās modeles tur salvējām pie Ķengaraga kaut kādām sienām. Un tad jau nonācām līdz 2. pasākumam. Un otro pasākumu visi jau sauc par pirmo pasākumu, jo tas bija pirmais pasākums, kur sāka nākt arī daudz un dažādi cilvēki. Jā. Un 2. pasākumā, ja nemaldos, mēs bijām 16. Varbūt nedaudz vairāk. Pieteikumi bija 23, ja nemaldos, 24. Un, protams, vienmēr kāds atkrīt, kāds nepaziņo. Un tā nu mēs sākām šīs fotopastaigas. Tagad jau ir bijušas 3. Un tikko mēs arī aizvadījām kopīgi, sadarbojoties Ātris kadrs ar 401 studiju, sadarbojoties, jā, izveidojām pirmo iekštelpu pasākumu, atnācām pēc tam ieteikumu uz jūsu telpām paskatīties. Man arī pietrūka Kiligādo pasākumu. Es biju uz 2, un es ieraudzīju, ka Ričards atkal šito taismu, un tāds, liecam. Reinis uzrunāja mani, varbūt gribat mūsu telpās kaut ko, un tāds, jā, perfekti, mums vajag kaut ko telpās, bet ko mēs varam realizēt? Varam aiziet ciemos. Aizgājām ciemos, protams, telpas ir aizkrautas. Tāpēc, ka mums nebija sezona. Nu. Jā, nebija sezona. Jā, mēs bijām aizziemojušies. Jā, bet tas ir pavisam normāli. Tad kopīgi vīziju ieraudzījām, sapratām, kas kur varētu notikties, un tad Gandrīz tā sanāca. gandrīz mēnesi vai 2 vēlāk paziņojām par to, ka būs šis pasākums, un dienu pirms apgriezām visu kājām gaisā. Un sākumā likās, ka vispār, dienu pirms apgriezām visu kājām gaisā, bet pirms mēs, kad izziņojām par pieteikšanos, kaut kā jau tā komandas garša bija aizgājis tālāk, un pieteikumus, es domāju, tu pat droši vari pateikt skatītājiem, kā tas notika. Pirmie pieteikumi 24 stundu laikā. 5 stundās, cik mēs bijām uzlikuši, mums tā kā mentālais, tā kā telpas mums nav lielas, mums kaut kāda 100 kvadrātmetru aptuveni, un mums tā kā, mums sanāk, te bija 1, 2, 3 fototelpas, un mēs domājam, lai ērti grozītos maksimums 25 cilvēki. Tad mums bija 25 cilvēku tāds limits, un 24 stundās bija, cik bija? Viss arī aizpildījās. 24 pieteikumi bija, un tad mēs sapratām to, ka nevajag vairāk promo filmēt, ko mēs gribējām filmēt. Jā, mums bija plāns uzfilmēt vairākus videoklipus, bet mēs uzfilmējām 2,
Un nevajadzēja pat īsti reklamēt. Laikam te ir tas komandas spēks, komandas mārketings ir astrāla lieta, kā nepavēlti ir teiciens, ka nepareizi tas izklausās, bet tā laikam cilvēki saka, kad informācija ceļo no mutes mutē, tas ir visspēcīgākais un gribētu teikt uzticamākais avots un iedvesmojošākais. Un jā, un tad mēs papildinājām šo aptauju pieteikumu iespēju līdz 35 cilvēkiem, jo mēs jau rēķinājāmies ar to, ka kāds neieradīsies, kāds apslims, kāds nobīsies, varbūt, kas ir pavisam normāli. Un beigās tāpatās mums īsti pat nebija, kur atgriezties kādu noteiktu brīdi. Labi, ka mēs sarunājām, ka var gaitiņī iet Jā. fotografēt, kur ir liela brīva telpa, un tad cilvēki varēja uzelpot arī plašāk. Daudzi jautāja, vai mēs taisīsim šo vēlreiz. Es zinu, ka tas notika aizvakar. Nu, tik ātri grūti pateikt, bet jā, mēs jau sākam runāt par to, ka potenciāli varbūt šīs telpas varētu vēlreiz pārvērst. Bet tas pagaidām paliek. Noslēpumā. Galvenais, vislabākais ar promo marketingu, zin kā, man štādi ir daudz bijuši situācijas pieredzes, visiem gribas ritīgi detalizētus promo, un mēs ar to saskārāmies pagājuši gadu. Mums bija konkurss ar studiju, un mēs uztaisījām nenormāli krūtu sēdinot videoklipu ar tur transitioniem, bum, sprādzienu, visu, un tev būs ritīgi šitāda iespēja. Un tad mēs mēnesi gaidījām pieteikumus pasākumam, un nekas nebija. Un tad mums bija tāds, ok, palikusi pēdējā nedēļa, uztaisīsim vienkārši TikTokam. Un tad mēs Hypercentrā uz Tērbatas ielas, vai kas tur Tērbatas iela laikam tā ir, vienkārši nostājāmies, izvilkām kameru. Nu jā, piesakies, tev būs ritīgi foršā iespēja. Bum, 16 pieteikumu. Nu, tā kā kaut kā tas organiskais viens otram pateikšana, kaut kā mēs varbūt šitais arī savalkas kopā, ar ko mēs runājam pirms tam, kad izstīties lielākam nekā tu esi, ka tas kaut kā mūsdienās ar sociālajiem medijiem vairs nestrādā. Cilvēki redz tam cauri un vienkārša prezentācija, pateikšana, kā tas ir, kas tur būs. Mēs pat īsti nepateicām, kas tur būs. Tajā mūsu programmā mēs vienkārši tā kā vairāk kā caur mystery. Mēs vienkārši paši nezinājām. Mēs vēl nezinājām, kādas būs radīt. Bet jā, par to informācijas nodošanu, kas man iekrita prātiņā tikko, ir tas, ka informācijas daudzums mūsdienās ir tik ļoti apjomīgs, un jo tiešāk tev pateiks, jo labāk būs. Es esmu no tiem cilvēkiem, kam patīk pateikt caur puķiem, izspēlēt, caur spēli un tā tālāk. Bet es arī mācos, un šie visi videoklipi, kur tev ir jāpasaka vienkārši tieši uzaicināt, kā kādreiz tas bija, un tas bija pavisam normāli, un tad vajadzēja pēc iespējas ko iespaidīgāk gadu laikā. Un tagad mēs esam uztaisījuši tādu rotācijas apli, ka atkal informācija ir jāpasniedz cilvēkam tieši, lai viņš saprot, kur, kā, un viņš uzreiz var reaģēt. Jo savādāk viņš ar taviem 10 postiem neurpsies cauri, kas tad īsti ne, tik daudz lietas, cik tur ikdienā tu tīri ieej Instagramā, kaut vai no rīta pamosties vai TikTokā vai kur, un tad tev jau ir 50 lietas, ko tavu draugi ir izdarījuši, un kur nu vēl tev uzsisties kaut kādam jaunam pasākumam, kas kaut kur notiek. Tā kā tikai tev kāds draugs to ir nošērojis. Un principā tas word of mouth tikai caur digitālo pasauli arī paliek vadošais, kā saka, reklāmas elements varbūt tā. Es nezinu. Bet man arī jautājums, īsti nav pretjautājums, drīzāk jautājums. Jūs arī taisat pasākumus, un kā, mums bija pasākumi pirms Covid un pēc Covid, kā tu jūti šo informācijas nodošanu viens, un otrs ir, kā cilvēki reaģē uz šo informāciju pirms un, nezinu, pēc Covid? Tas ir labs jautājums, jo pirms Covid 401 pasākums baigi netaisīja, kā organizācija, jo pirms Covid bija citas telpas. Bija kaut kādi pasākumi, es baigi viņos neiesaistījos, bija koncerti, ko es atceros, bija daudz vieglāk cilvēkus, varbūt ar informācijas nodošanu, tā es tūlīt saputrošos. Ne, varbūt ne tāda, vispār. Bet man ir interesants insights par
to, ko es esmu novērojis, ir par YouTube Latvijā un tieši mūzikas videoklipiem. Jo es pirms Covid es ļoti aktīvi mūzikas videoklipus filmēju. Tas bija tā kā manējais, visu, ko es darīju. Un es piefiksēju, ka tagad cilvēki tā kā pēc Covida sēž vairāk tieši Instagrams, TikToks un short formā, un YouTubā vairs tik ļoti Latvijā nav tā aktivitāte. Ne, nu, protams, tagad YouTubā arī var pasēdēt tā kā Tu TikTok. neiedēji, kur pasties Roberts Vītols Nē, nu, kampačī. viņš jau kopš es uzzināju, kas ir YouTubes močī. Bet es tieši ar mūzikas videoklipiem, kā tieši uz cipariem pirms Covida dziesma, kas bija nu tā, zināma, bet tā bija, varēja mierīgi 10 līdz 30 tūkstoši skatījumus savākt. Un ļoti mierīgi bija māksliniekiem dabūt līdz 50-100 tūkstošiem dziesmas tieši skatījumiem, varbūt YouTube algoritmus vai vairāk cilvēku sēdēja, bet, ko es esmu tagad pamanījis tieši uz mūzikas videoklipiem, 100 tūkstoši, ja tu sasniedz, tad tas jau ir Latvijā, tas jau ir ok. Nopietna dziesma, nopietnas videoklips, viss radio iet, tas ir hits un tā tālāk. Kādreiz tas tā kā 200-300 tūkstoši kaut kāds Marčam bija dziesma Samsung Blinks, varbūt atceries to žvanīju uz mums. Es nezinu, ka tā ir viņa. Visi domā, ka Nikols to uztaisīja. Viņam bija pusmiljons klausījumu. Es nebrīnos, jo, ja tu tā pateici, un es zinu viņu. Un kādreiz bija ļoti, ļoti viegli tā informācija izplatījās, un tagad tā izmaiņa, ko es esmu redzējis, ka ir daudz grūtāk tieši uz mūzikas videoklipiem savākt skatījumus, un arī uz pasākumiem savākt cilvēkus ar ieejas maksu. Ko mēs esam pamanījuši. Mums visi pasākumi, kā 4 lietas pasākumi, tieši mēs neliekam ieejas maksu, jo mums šobrīd ir tikai Freestyle Fridays, un tas ir freestyle, pa brīvu, un tā kā diezgan stulbi būtu prasīt ieejas maksu, ja nosaukums ir pa brīvu. Bet ir grūti. Ir mākslinieki, kas to var. Piemēram, Viesuls, piemēram, Banda. Viņi vienmēr ir varējuši savākt cilvēkus, un es domāju, vienmēr arī savāks Ozols, Ansis, visi, kas ir lielie mākslinieki, bet tieši jauniem artistiem, reperiem, mūziķiem ir daudz grūtāk savākt cilvēkus, it sevišķi, ja viņi uzliek ieejas maksu. Jo kaut kā pēc Covid cilvēki vairāk sāk izvērtēt, kur viņi savā izklaides vakarā tērēs naudu. Un tas ir, es nezinu, kā ar fotopasākumiem. Tad ir nākamais jautājums, vai laikam mēs būsim tie, kas testēs. Lai gan es īstenībā esmu redzējis, kur ir vairāk fotografu, kāds fotografi, kas taisa savus, tās meistarklases, bet apmācības kaut kur tas strādā. Kur tikko bija meistarklase, un tā liekas tieši arī skateparkā. Profesionāls arī Red Bull, laikam jau licencēts fotografs Baltijā, bija uztaisījis savu meistarklasi tepat mums skateparkā. Tas tur iegūst izglītību. Jā, bet cilvēki maksā un cilvēki ir, un Tas gan jau ir tas aspekts, kad tu iegūst kaut kādu vērtību no tā pasākuma, kas nav vienkārši aiziet patusēt. Jā, tas ir izaugsmes, jā, kaut kas. Kad tu ieguldi sevi attīstībā, pieredzē, treniņā un tā tālāk. Jā, cilvēki ir, sabiedrība ir kļuvusi, man tā liekas, veselīgāka tādā ziņā, ka mazāk iet tusēt un vairāk mēģina izglītoties. Un tā liekas, jums arī tas aiziet un būtu iespēja prasīt summas, ja jūs, es nezinu, kā to varētu pasniegt, tā interesantāk, papildus izglītojoši. Bet tas jau ir savā ziņā izglītojoši, jo, kā saka, freestylot nav vienkārši, es tev sitienu nevarētu izdarīt. Viss ir. Jā, es un freestyles. Tas ir ar tiem pasākumiem, tā arī bija, ka cilvēki, mums pagājušajā nedēļā bija reiz 2 nedēļās tas pasākums, mēs novadījām 19 pasākums kopā. Un bija cilvēki, kas sāka jau no paša pirmā, un viņi
zināmi uzlaboja savas spējas, un tas bija tā kā treniņš viņiem. Katru reizi, katru otro piektdienu tu atnāc, ir tādi džekiņi, kas man ļoti pārsteidz, jo es daudzus videoklipus iesaistījos tur dokumentēšanā, filmēšanā un tā tālāk, un tas materiāls ir, ko es esmu redzējis arī apagaitinot, un tu redzi, kā cilvēks no kaut kāda 3. pasākuma līdz 15. pasākumam ir pilnībā izmainījies, un viņš jau stāv blakus kaut kādiem. Mums ir bijuši viskaut kādi tie saucamie Latvijas freestyle OG uz pasākumu atnākuši, parepojuši, un viņš viņam var nostāties blakus, un viņš bez uztraukuma savus rīmus mētā, un visu to tas ir, Jā. to līdzību arī saskatīju ar ātras kadrus, ka es pieņemu, ka cilvēki, kas regulāri nāks uz ātras kadrus pasākumiem, ļoti drastiski uzlabo savus spējas un savu fotografēšanas iemaņu, savu aci. Labi, es negribu plūkt laurus, bet vienu dienu Nezināju teicienu plūkt laurus. tas tā kā savākt visu sev. Kredīts. Tas ego būs, kredīts, savākt kredītus, bet ir no Kilgado pasākumu laikiem, kad tas vairāk laikam ir par draudzību plus attīstību, bet cilvēki iepazinās savā starpā. Divas būtnes, abas jau ir, gribētu teikt, zināmas Latvijā. Bija tajā laikā salīdzinoši klužs džeks Viktors Bloms, kas ir jau zināms influenceris, kāds viņu pielīdzināja Niklāvam, kāds viņu skatījās jau no sākta gala, un ko es to visu gribēju pateikt, bija viens no cilvēkiem, kurš nāca uz pasākumiem, arī fotografēt, filmēt, darīt savas lietiņas, komunicēja apkārt ar citiem cilvēkiem, iepazinās ar vienu dāmu, kas ir vārdā Justīna Zone, un viņa ir fotografa, un tajā laikā viņa jau labi fotografēja, bet viņu ceļš, kur viņi ir tagad, un tajā brīdī Viktors ļāva man šo teikt, viņš vispār man to izstāstīja, es īstenībā to nemaz nezināju, ka tās komunas vidū viņi iepazinās, un viņa izaugsme kopīgi pēc tam plauka tādā veidā, un viņš tagad ir jau zināms multimediju mākslinieks, nevar tā laikam teikt, tas jau ir izglītība, bet labi, saukam par influenceri, un Justīna fotogrāfe, un fotografē gan sportisti fotografē gan Sportlandam ik pa laikam, gan citiem uzņēmumiem, un viņi kopā gan ceļo tur, nezinu, Kanādā bija, un viens otram fotografēja, tā kā arī nākot uz pasākumiem un komunicējot, tā izaugsme ir redzama, ja tu nevar nekādas lauras plūkt, bet tu redzi, kad tie cilvēki tur ir iepazinušies, viņi tagad ir, kā saka, izauguši no tā līdz šim, un to ir ļoti forši redzēt, un es ceru, ka arī no ātras kadras pasākumiem es redzēšu nākamos superstārus, tā kā, ja tas nebūšu es, tad tas būs kāds cits, un jā. Tas, man liekas, ir kaut kas, ko man ļoti patīk, tu pirms tam teici, komunas mārketings ir astrāls. Un kaut kas, kad vairāk cilvēki savācās ar vienā vai vērtībām, vai vēlmēm, vai hobijiem, un viņiem viņi ir ielikti neordināros apstākļos, kā piemēram šeit studijā mēs visiem, kas bija bijuši pirms tam, gājuši ārā un fotografējuši, meklējuši kadrus, kur viņi var atrast. Te jau bija telpas, un tagad kur ir telpa, tagad fotografē. Mēs pat uzdevumus nekādus neiedavām. Mēs vienkārši lūdzu. Un tādos apstākļos cilvēki komunicējot katram ar savu pieredzi, viņi sāka visu griezt otrādāk. Tā kā es ieeju, tur ir Man tas vienu brīdi sabiet. bija, kad dūmašīna aizgāja lejā, tad es arī biju šī noraustījās. Bet tieši man office, kur ir man iepriekšējā studija, kur mēs visus podkastus filmējam, mēs tur bišķiņ noņēmām, pārkārtojam. Es ienāku iekšā un lapas pa galdu, kafiju izlījus visur. Un man tāds,
un es ieeju, un es domāju, viņi ģip man stresot vai ne, un es skatos viņiem tur, jā, fočē, ka tā kafija tur līdz, Jā. un modelis kliedz, un es domāju, tā ir māksla. Nu, tā ir māksla, lai tev vajag just to dzīvību, jā, un tas komunas spēks bieži vien ir, jā, astrāls, neaprakstāms, un tie cilvēki savācās ar vienu to domu gājienu, vai vairāk vai mazāk, un tad, ja ne katrs, tad kāds ar kādu atrod savu ceļu, un ja nesadarbosies uzreiz, tad varbūt pēc gadiem, ja nesadraudzēsies, tad, nezinu, kļūs par ienaidniekiem, konkurentiem, kas arī veido savu izaugsmi, jo veselīga konkurence vienmēr ir tieši vērtīga. Tieši Un, kā saka, tad jau redzēs, kā tas ceļš ir ejams. Bet jā, par studijām runājot, mums bija 4 studijas, un šobrīd mēs sēžam noliktavā. Jā. Un, Tas arī tas īsumā, ko mēs gribējām pateikt par to, kāpēc mēs esam citā telpā. jā, tā izskatās, jā. Tā ir forši. 4 telpas, visas studijas, nākamreiz kaut ko citu izdomāsim, kaut kā pilnībā otrādi. Jā. Mums remonts jāuztais. Visi atnāc spod, nē, es tā kā projām, te nav. Šodien špaktelēt. Te nav. Redzēs. Kā tas būtu, Dievs? Labi, mēs jūtas smieklīgs, bet komunas spēku izmantot labiem nolūkiem, piemēram, palīdzēt renovēt studiju. Es Brīvprātīgi. zinu, kas liela parādīsies. Tu bijāt, Jā. Ko tu domā vispār par brīvprātīgajiem? kā brīvprātīgi. Nu, vispār, vai tas ir veselīgi izmantot, vai tas ir iedvesmojoši, vai tas ir... Tas pat nav izmantot, viņi paši tā parādīsies. Tu pamanīsi. Mums tieši ar Freestyle Friday šobrīd ir ļoti interesanta situācija. Mums bija 19 pasākumu, mums bija daudz cilvēku regulāri, un pa ziemu, kamēr bija off sezona, viens no regulāriem nācējiem, tās Normas Simpsons no Pudeles brāļiem, tā viņam ir viņa repa apvienība. Viņš, cik es atceros, viņš savāca vienkārši ļoti daudzus reperus uz savējā albuma, kur arī no mūsējiem aizgāja, un tur bija laikam 8 reperi uz vienas dziesmas, un viss ritīgi mauc. Un no tā mums bija tāds, varbūt mēs varam uztaisīt kopīgo albumu, teipu saucamo. Un tad mēs Normi parunājām, ja viņam jau tas bija vienreiz izdevies pašam, varbūt viņš vēlas koordinēt šo. Un Džeks Cepurnovs, viņš visus savāca, visus atved līdz studijai, visi ierakstījām. Kārlis, mūsu video producents, visu to ar Mārču kopā ierakstīja, apstrādāja, viņš nav gulējis vispār pēdējos pāris mēnešus. Bet, var sakot, mums ir 19 reperi uz vienu albumu kopā salikt, un arī ir viena dziesma, Cypher dziesma, kur visi 19 reperi uz vienu, un tad tas ierakstīšanas process, kad viens pēc otru tur Beatmakers Veiders visu rakstīja, un viņi iet būdā, viens rindas, tad nolas nākamais, un tas bija viens vakars, kad, visi iet cauri, un tas viss ir vienkārši fascinējoši, kā tas ir izvērties no pārsvarā brīvprātīgas vēlmes un iesaistas kaut ko darīt. Un šis nav par naudas pelnīšanu, šis tā kā no tāda... Ne par attilst no tās komunas, kad cilvēki grib dot tai komunai kaut ko un audzēt to, palīdzēt un attīstīties. Jā, un tas principā visiem ir brīvajā laikā, un ne mēs, ne viņi neko no šīm nenopelnīs, bet tās atmiņas, kuras mums vēl ir dokumentālā filma uzfilmēta par to visu procesu arī. Kurš par 2. maijā, šitais podcasts jau pēc tam iznāks. Ai. Jūs jau visi esat paspējuši nokavēt. Var sakot, visas atmiņas pieredzes neaprakstāms. Man arī kā filmētājiem, es baigi nerādījos, kad viņi te visu rakstīja, bet es nācu uz mēģinājumiem un es filmēju, un visiem ir tāds prieks un tāda starošana, ka tas ir neaprakstām, un tas ir iespējams tikai ar brīvprātīgiem. Mēs paši tā kā bez sadarbības ar citiem cilvēkiem nevarētu to izdarīt. Pašas arī pasākumus. Mums
ļoti atbalsta Jorgens, kurš ir skaņas speciālists. Viņš vienkārši atnāca freestylot, bet izrādās, ka viņš vienā pasākumā saplīs mikrofonu, un viņam tāds pagadžeki, te vajag tur sataisīt. Un tad jau viņš jau mums palīdzēja mikrofons dabūt, un mums vēl ir visu kaut kādi fotografi filmētāji, kas nāk, visu kaut kādi cilvēki, kas atnāk, mums piesaistījās divi cilvēki galvenajai komandai, Nito un Jaso, kas palīdzēja pasākumu vadīšanu, un viņi paši ir ļoti spēcīgi mākslinieki, reperi savā formātā, bet Jaso vispār nav nokavējis nevienu pasākumu. Pat es esmu nokavējis pasākumus. Viņš bijis uz visiem. Šito kamerā nevajadzētu teikt. Gadās dažreiz saslims, dažreiz visādi noteikti. Kļūdīties ir cilvēki. Tieši tā, bet Jaso ir bijis uz pilnīgi visiem pasākumiem. Un tas ir laikam tas komunas spēks, ja tev ir atvērtas durvis uz dalību. Protams, tu nevari sagaidīt kosmosu no cilvēkiem, kas darbojās uz savu pašu vēlmi un savu pašu iniciatīvu, jo visiem ir savas dzīves, visiem ir savas vēlmes, bet ir jāatver tā telpa, jāatver tās mūsu gadījumā studijas durvis ir jāatstāj vaļā, lai cilvēki var atnākt, un viņiem ir telpa, kur viņi var realizēt savas idejas. Un tieši ar to iespēju, un šeit ir baigi labais punkts par kontroli un uztraukumu, kad nebūs tā, kā tu iedomājies. Un ir baigi niez rokas, kad tev piesaistās citi cilvēki, viņiem ir savas idejas, jā, un viņi moc un tā, un braucam tur, un daram šito, un gribās visu laiku, tā kā novilkt strīpu, pagaidi, mēs taču esam kaut kas pilnīgi cits, un tā ir baigi tāda radošā robeža, kas ir jābalansē, jo tev ir jādod tā iespēja cilvēkam brīvi izpausties, bet tev ir arī jāsaglabā Autentiskums. Jā, man patīk teikt, ka tev vienmēr jāzina savs zipkods. Jā, tā arī var teikt, jo tā gan es nebiju dzirdējis, kur mēs mainamies pat sarunā viens otru pār. Tas, man liekas, ir tas galvenais, dot telpu, dot vietu izpausties. Cilvēkiem patīk darboties, cilvēkiem patīk iesaistīties, un man liekas, tev arī ar ārpus kadrus parādīsies cilvēki, kam man vispār Jānis, kad mēs bijām ārā pauzītēši tāds, man jau ir ideja nākamajam pasākumam, kurš varētu palīdzēt Liepiņam uztaisīt. Jā, mēs jau runājām par to, ka viņš iesaistīsies un palīdzēs nākamo pasākumu fotopastaigu organizēt gan ar maršrutu, gan ar vienu lokāciju, kas šobrīd vēl ir noslēpums. Potenciāli maija vidū būs nākamā fotopastaiga, gribētu tā teikt. Un jā, un tā ir tāda unikāla lokācija. Nezinu, vai cik ļoti viņi pieejami, nē, es par šo lokāciju neko līdz šim neesmu dzirdējis, un es pat neesmu vēl iegooglējis, kas tas īsti ir. Bet ir ļoti nice. Es tur esmu bijis uz pāris pasākumiem. Tur ir ko darīt. Bet es ticu, kad savācot šos cilvēkus un atkal ejot šajā urbānajā misijā, fotopastaigā, tad mēs nonāksim pie kaut kādiem unikāliem rezultātiem. Nevienmēr viņiem jābūt labiem. Arī dažkārt šķīva un tumša bilde ir redz. Tumša šķīva bilde ir laba bilde. Un cik cilvēki, tik viedokļi, un tā kā nekad nevienam nevarēsim izpatikt. Un es ticu, ka atkal būs kaut kas unikāls. Nu redz, te ir tava atbilde par brīvprātīgiem. Jā, īstenībā, godīgi. Un īstenībā ir vēl viena dāma, kas sadraudzējās ar otru organizatori. Un viņi ir gatavi vienmēr palīdzēt, jā, īstenībā ar kaut tādā pašā. Viņi šeit kārtot. Jā, vārdā Viktorija, un viņa jau dienu pirms bija ieradusies palīdzēt. Viņa atkārtot mūsu miskast, nezinot, uz ko viņa parakstās. Jā, un viņa pats sāk, pateica, ok, šitas būs grūti. Bet izdarīja savu labu darbu, cik viņai bija laicīgi, cik viņai bija iespēja. Es tev, Viktorija. Mums bija arī Kārlim draugi atnākuši palīdzēt visu sanest, visu iznest augšā. Tā kā mums bija, mēs nebijām tikai 3, kas to mums visi palīdzēja. Beigās. Atkal komunu un draugu spēks izveidoja šo pasākumu, un
pat nezinu, kuram ir jāsaka paldies un kuram nav, tāpēc laikam paldies visiem. Pašiem sev arī. Pašiem sev arī. Jā, gribēju teikt, jā, ritīgi nervi tur tā un šitā, bet nē, pasākums nāca dabīgi. Dabīgi, jā, varbūt bija nogurums pirmajā vākšanas dienā, bet mēs panācām to. Tā kā bija saliktas studijas, likās, ok, būs cool. Jā. Un kāda studija, kas varbūt tajā brīdī nelikās, cool. Beigās mēs... Bija favorīts. Jā, bet beigās mēs uztaisījām tādu aplausu sistēmu un beigās telpa, kur bija galds, skapis un pāris aksesuāri, bija viena no mīļākajām, un tad telpa, kur bija jau, nezinu, gadus Gaitens. 10 atpakaļ izbūvēta, bija viens no lielākajiem favorītiem un aplausu. Industriālais fons, tad mums blakus tiem, kas nezinu, Černovēns studijā atrodas industriālajā kvartālā, kā lielākā daļa studijas Rīgā, un mums te ir vienkārši kravas lifts, kur izmanto ikdienā, lai aizvestu dēļus, visu kaut kādus materiālus no pirmā uz otro stāvu. Un cilvēkiem tas veidos tur krāsas un tā viena mazā lampiņa, kas tur deg. Un dāma, kas gribētu teikt locījās maģiski, es pat nezinu, kā tā var izlocīties, bet Alisa piedalījās šajā modeļu meklēšanā, un, ja nemaldos, arī caur Viktoriju šo gribētu saukt dalībnieku, nevis gribētu saukt, bet dalībnieku brīvprātīgo cilvēku arī atrada šo modeli pēdējā brīdī, jo viena no modeliem saslima. Un jā, tas viss, tas bija unikāli. Es nezinu, kā tā var izlocīties, cik saprotu, jā, viņi ir dejotāja, to varēja manīt, bet šis tiešām bija unikāli. Tā kā vienkārši iedod cilvēkam telpu un apmēram grib vai negribi, tev no turienes jādod materiāli un cilvēks sāks domāt, špikot viens no otra, meklēt leņķus, kadrus, gaismas, jā, kā krīt, kur nekrīt, kur ir apīdums, kur nav. Zini, kas man bija liekas interesantākais? Šeit noliktavā es vienu brīdi pamanīju, ka visi počējas pie durvīm. Ka viņi apgriez visu otrādā. Jā, vispār, tā kā mēs uztaisījām šo fonu, tā kā ritīgi krūtais fons fočēja te, viņi vienkārši pagriežās un fotografē durvis. Jā, un tu nesaproti, un bija kāds gaisma, jau iznes sārā, vienkārši spīd, kā kontrasta gaisma. Dienas piefiksējas, gandrīz piestājos priekšā, izgāja ārā, attaisīja durvis un fotografēja caur durvju to šķirbu, lai noķertu kā tādu rāmi, un modeli sēdēja šeit uz dīvānu. Un tas tā kā mēs skatījāmies te, mums bija tāds, ok, te mums vajag sakārtot. Šodien galvenais, lai viss tā, jā, beigās izmantoja vietas, kuras nebija plānotas izmantot kā studijas, bet cilvēki atrada veidu, kā to padarīt skaistu, interesantu un unikālu. Tu dod telpu un iespēju izpausties. Nepavēlt ir tas projekts, es jau nezinu, cik ilgi, bet mākslā vajag telpu, un mākslā vajag telpu. Tāds arī ir. Tā kā kaut kā tā, ātrs kadrs skatīties. Nu, vajag tad otru pasākumu ar 4-0. Vajag, es domāju, ka daudzi skatījās no malas. Es zinu pāris cilvēks, kas skatījās no malas. Apskaudi, jā. Saslimi vai ne? Tādos formātos, kad jāskatās, cik daudz pieteiksies uz nākamo, un jāskatās, kā mēs vai mums vispār jēga viņu reklamēt? Tagad. Sociālo tīklu materiāliem vienmēr vajag būt. Tev vajag atzīmēties, ka tas ir noticis, un ja tas nav nofilmēts, tas nav noticis. Nu labi, ka mums ir fotografi filmētāji pasākums. Diezgan elementārs. Jā, īstenībā tas ir tāds dabiskais, milzīgs bonus, tas ir dabiskais mākslinieks, ir īpaši šajā vidē, kad viss notiek sociālajā vidē, un materiāli nāk dabiski, kas ir ļoti... Un gribas viņus postos, un gribas viss izmantot, bet ir jāpieliek kaut kādi limiti, bet negribas nevienu apbižot, negribas nevienam likt pāri. Tas var likt iekšā. Jā, protams, un jā, par ātru skatus ļoti strauji attīstās. Kā uzticējās vispār pirmajā pasākumā, otrajā pasākumā mums bija 20, 30 sekotāji,
no scam profiliem vairāk. Tikai ņem un uzticies. Cik tev bija 401 vakar, tu sūtīji? Vakar bija 401, nu jau ir kaut kādi 410, 412 jau, bet iepriekš pa to dienu, kamēr notika pasākums, pa tām 2 dienām, mums pienāca gandrīz, gribētu teikt, 40, 50 sekotāji. Tikai vienkārši dabīgi cilvēki daloties, es došos uz pasākumu, es nezinu, ko sagaidīt. Nē. Vai bez ekspektācijām. Kas tur notiek? Kas tur ir? Kāpēc es tur neesmu? Un vai arī atkal ir liels faktors, ko es dzirdēju no saviem 3 cilvēkiem, atnākot pasākumu, ka viņi vai kāds fonā runāja, vai kāds man ar kādu, ar ko es tieši runāju, bija tāds, es no rīta piecēlos un nezināju, iet vai neiet, ko sagaidīt, kas būs. Un tā kā vienai vai vienam īsti negribējās iet, un man bija, un viņai, šim cilvēkam, nu, tieši par ko es iedomāju, šobrīd ir dāma, ar kuru es runāju, viņai bija tāds, jā, es nezinu, vai tā kā pamostoties, es nezināju, vai tajā brīdī doties vai nedoties, vai tā kā nošmaukt, bet beigās es super priecīgi, ka es atnācu, un tas pirmais solis laikam ir tas svarīgākais, jo arī man būtu diezgan pārliecinoši, diezgan bail aiziet uz pasākumu vienam. Bet, Ka tev nav drauga. jā, bet ja tu es, bieži vien ir situācijas, ja tu esi fotogrāfs, nu es, kad pirmo reizi, kad es biju sīks, paņēmu kameru fotogrāfs filmētājs, es pārsvarā savā draugu lokā biju vienīgais, kurš to dara. Nu, mēs, labi, es ar Niklau vienā klasē, kad mēs to visu kaut ko skolē filmējam un tā tālāk, bet, nu, tā kā ārpus skolas, tad tev ir savi draugi, un es pārsvarā, nu, es tā kā, bija daži fotografi, filmētāji, bet lielāko daļu, kurus es zinu, fotogrāfus tagad, es caur Skilgado uzzināju, ka viņi tādi ir un viņi to dara. Vai arī varbūt kādus, ko es pazinu, tā zināju, bet tieši pasākumos, jā, vairāk vēl bija tā WhatsApp grupa, un tas ir tā interesanti, kad ja tu veido fotopastaigas, un kad nevienmēr, kad tev kā fotogrāfam vienkārši savā ikdienā, ka tev ir apkārt vēl kāds fotogrāfs. Tu varbūt kādu es redzējis pasākumos, jūs kopā esat fotografējuši vai filmējuši, nu tā, bet es nezinu, vai nekad nav bijis uzrunāts. jā, vai tev ir tiešām vēl kāds draugs, kurš tieši to dara, un tāpēc tieši uz šādu pasākumu nākt, vai, ja vai tu gribi sākt fotografēt, un tev ir tikai telefons, vai tādā formātā, vai tev ir kāds, ko paņemt līdzi, nevienmēr ir tāda iespēja, un šis ir pasākums tik specifisks, kad te tu nāks fotografēt, neko citu. Nu, tā kā ko tu vari sagaidīt, tu nāks fotografēt. Un mēs vēl visus iedalījām dažādās komandās uz laimes spēles cipariņiem, kad arī, ja tu biji atnācis ar savu draugu, Tu tev bija piespiedu kārtā. iepazīstās ar citiem cilvēkiem, un man liekas, tas elements bija tas maģiskais, kas salika ne mums, ne viņiem zināmus profesionalitātes vai stilu veidola līdzīgus cilvēkus vienās telpās. Man bija ļoti interesants moments. Es, protams, staigāju visu filmēju, bet es arī staigāju pa telpām, parādīju, kā tur gaismas var mainīt un visu kaut ko tādu. Un es iegāju ofisā pie pirmās grupas, es saku, kurš tai gaismē ir arī citas krāsas, nospied podziņu, ieslēdzās sarkanais, visa telpa. Un davai, un iet vaļā. Es saku, jūs tur varat grozīt, mainīt, droši. Otrā grupa. Es eju iekšā, es domāju, izdarīšu to pašu, parādīšu. Kur te jūs varat mainīt krāsu, uzliek sarkano. Slēdz apakaļ, es melnbaltā fočēju, man nekas nesaka. Tāds, liekat, kā es gribu, bet tas ir iespējams. Jā, katras grupas kopīgais stils kaut kādā veidā izveidojās tajās telpās, kā viņi izmantoja gaismas un propus un vispārējo. Bet jā, īstenībā tik daudz varētu runāt par tieši šo pasākumu, pat ne par fotopastaigām, tieši par šo pasākumu. Viens tie stili, kas atklājās, jo ir viena meitene, kas ir nāks uz pasākumiem, jau otro reizi bija, vārdā Dita.
Un viņi atsūtīja vakar ļoti foršu audio ziņu ar to, kad arī viņi sākumā nezināja, vai nākt vai nenākt, un viņai ļoti patīk fotografēt. Kā saka, tīras bildes, Profesionāls. tīras, jā, bez tur liekām ēnām, viss skaisti, smuki, gaiši, patīkami. Viņi atnāca uz šo pasākumu. Pēc pasākuma viņi ielika bildes. Mums uzreiz bija tāds, mēs taisām kolābu, jeb kolaborācijas, nezinu, kā ir latviski, sadarbības postu. Un viņi pēc tam jā, bija wow fastoši. Un Dita atsūtīja šo audio ziņu ar tādu kā atklāsmi. Es sākumā domāju, ka viņi teiks kaut ko tādu viegli nosodošu par pasākumu, savu komentāru, ko es biju gatavs uzņemt. Ja komentāri, tas ir Palīdz izaugsmē. jā, palīdz izaugsmē, un nevienmēr par viņiem ir jāapvainojas. Par, kad tu pārsūtīji, man arī likās, ka to viņi būs. Jā, tas, kā tika pasniegts sākumā, uz tā bišķi norausties, man ir komentārs, un tad saprot, ka komentārs par sevi, par savu atklāsmi, un par to, ka viņai tik ļoti patīk šīs tīrās bildes taisīt, gaišās, profesionālās, bez ēnām tur un tā tālāk, ka viņa šeit noriskēja, pamēģināja kaut ko jaunu, dabūja bildē to sajūtu, dziļumu un emociju, ka viņa pilnīgi teica, varbūt man ir sava studija jāpamaina pilnībā, vismaz kaut kāda daļa vienkārši jāatdzīvina ar aksesuāriem, ar sajūtām un ne tikai foniem, krāsu vai krāsainiem vai dažādiem audumiem un tā tālāk, bet ka tu vari iedot dziļuma sajūtu tai bildei arī studijā. Un prieks, ka cilvēki atvērās un saprata, ka ir ka atvērās, jā, un saprata, ka ir iespēja mainīties arī sev, un ka tas iedzītais stils, kas tev līdz šim ir paticis, nevienmēr būs tavs stils, un ka varbūt ir laiks kaut ko pamainīt. Tā kā Man ir bijuši ļoti daudz tādu brīžu, bet viņi parasti nebija tik pozitīvi. jā, bet tu arī vari aplausties, tev vienreiz sanāca, otrais nesanāks, aizies atpakaļ, bet tu būsi pamēģinājis atkal, te ir tā sajūta, ka tu būsi pamēģinājis. Man šitā bija ar podcastu, es aplauzos. Pirmo sēriju, ko es nofilmēju, viss bija šķīvi, es nebiju fokusā. Mums bija mikrofons uzlikts, un tā kā viņš visu laiku pīkojās, es gribēju iedot, lai man apstrādā tablus. Viņš saka, ka tas var cik vispār nedara. Bet es ar kaut kādu AI enhancer viņu pilnībā izmainīju, tāpat neizklausījās pēc manas balses, bet kaut kā izbrauc cauri, un es domāju, ir galīga putra, galīgi nav izdevies, pirmais video podcasts galīgi nav, un tad man bija tāds, man kāds man studijā pateica, tu filmēsi vēlreiz? Es saku, nā. Mācu internetā. Es tam pat neko vērtību netatēju. Viņi jābrauc tālāk uz nākamajām sērijām, sāku pirmo solo epizodi, tad jau ar viesiem, un tagad labi šodien es bišķiņ sapatrojos, aizmirsu 2 statīvus. Tas nevienam nav jāzina, kameras stāv. Bet man īsti nav ko slēpt, viss ir filmēts, viss video, tur ir 6%, bet tā ir jauna baterija, ko Jankām arī neuzlādēja, tas tā. Ļūdīties ir cilvēcīgi. Tas arī palīdz attīstīties. Katru reizi, kad es taisu jaunu sēriju, es atceros visas kļūdas, ko es pierāvu iepriekšējās. Bet iepriekšējās reizēs es nebiju aizmirsis ne statīvus, ne uzlādēt. Man viss bija atcerējies, uzlādēt, kamēr es pārējo. Tāpēc es par to šoreiz nedomāju. Un te ir, tā kā tas ir mūžu dzīvo, mūžu mācies. Galvenais ir, kas mums šodien ir galvenais atsauksmes mākslā, vajag telpu. Komūnu marketings ir astrāls. Komūnas ir pašas pa sevi astrāls. Mums ir neizskaties, netēlo lielāku, pat cik tu esi, jau viss tāpat tev redz cauri. Tas mums vēl galvenais ir uzsākt un braukt tālāk. Uzsākt un doties tālāk, un jā, katrs jaunais var atzarot tavu dzīvi citādāk. Teiks tās asinis un asaras, ko veidot tā jaunu atzaru. Jā. Man patīk šitie kvoti, šitos varētu. Tās izgriezt. Tumblerī likt varētu. Izgriezt un sadalīt pa mapītēm. Tāpēc tā.
Es teikšu tev paldies par šodienas sarunu. Es nezinu, cik ilgi mēs esam norunājuši. Es nezinu, man ļoti patīk, kā šitais izvērtās, par ko mēs izrunājām. Es nebiju baigi sagatavojies, tu man vēl pārjautāji, vai es esmu sagatavojies. Šis notika tā, nu maucam, dara. Sveiks pasākums, un mums ir par ko runāt, jo mēs kaut ko kopā izdarījām. Mēs par to arī man šito pieminēja, mēs braucām tramvajā, ka mēs kaut kādu sen apakaļ kaut ko runājam, kaut ko kopā. Kādreiz izdarīsim, ja. Katru, vai varētu kaut ko tur uztaisīt. Nu, tad te nu ir. Katram bija savi ceļi uz kaut kādu noteiktu laiku, uz pāris gadiem gribētu pateikt, cik mums bija, 18 gadi varbūt tajā laikā. Man bija tāls ceļš, lai es līdz šejieniem nonāku. Jā. Un tev bija ceļš, lai tu nonāktu apakaļ pie fotopasākuma. Jā, pagāja pāris gadi un rekur, cik savos 25 mēs atkal satikāmies un izveidojam kaut kādu pirmo pasākumu. Tā kā, ko jūs varat paņemt, skatītāji, dārgie klausītāji, to arī paņemat. Man bija ritīgs prieks gan ar tev sadarboties, gan arī šodien parunāties. Es teiktu, gaidam nākamo, ko mēs izdomāsim. Nu, prieks, ka uzaicināji un jau močiem tālāk gaidam. Un jā, par sērijas ilgumu, kas kā ir teiciens. Nē, šito laikam griezīsim nost. Bet vajag tulītēs es atcerēšos, tad izgriezīs varbūt. Par sērijas ilgumu. Labu daudz nevajag. Redās, man garākais podcasts bija cenāk 2 stundas iepriekšējais, bet es viņu sadalīju 2 pusstundē, jo es nejūtos kā kāds Joe Rogans un necenšos būt šitāds. Lekt augstāk pasaulē, jā. Tieši tā. Bet mēģināts nav zaudēts. Un paldies, dārgai skatītāji, ka klausies Ziņas Digital podcastu pirmo sēriju latviski. Jā, es ceru, ka tie, kas klausās angliski, es pat nezinu, kā jūs tik tālu tikāt, bet paldies. Un es turpināšu tādā tandēmā, jo es gribu ļoti daudziem foršiem cilvēkiem parunāties, gan latviski, gan angliski. Citās valodās es vēl īsti nemāku, bet tas jau ar laiku. Paldies, ka klausījies, un tiekamies nākamajā.